Reku, Tom, ko tu vari pateikt? Es esmu sapisies TV skatītājiem. Neko. Tiešām, man kājas sāpes nevar. Kāds ir tavs sajūtas, kad mūsu ceļojums ir gandrīz beidzies? Man sajūtas ir ļoti labs, tikai man kājas bišķiņi sāp. Tev ir arī cerības, kad vilciens atbrauks? Nē. Bet es ceru tiešām. Vai, īstenībā vajadzētu, vai ne? Jā, vajadzētu. Es atstāju savējo ar riteni. Rasāju. Uz miskas. Kristaps šodien ir norūpējies par savu riteni. Kristaps vēl ir sports. Izstāst, kādas tev ir problēmas ar tavu dzelzs rumaku šobrīd? Man pārlēta zabrati. Ātrumu nevar ritīgi uzmīties. Tas ir slikti, ja? Zemes ceļos. Tas ir slikti, jā. Tehnisks problēmas, un ko mums Oskars, viens no projekta iniciatoriem, var pateikt? Tas ir... Braucam vēl. Braucam vēl, uz kuriem braucam nākamreiz. Tūli. Izdomās. Kādu variantu? Tūli 180 km. Tūja, Latgale, visa Krievija un... Visi Krievija. Moskava. Es domāju, mēs uz Turciju varētu aizmaukt riteņiem. Pasauli pie kājām. Nu, ja ar visu pasauli tu domā Strenču staciju, tad jā. Ko Krišjāns mums var pateikt, malkojot pēdējo Coca-Colas lāsi? Mēs 50-70 km braukt, tad nebrauc. Izvēlas īsāk maršrutu. Cik tu var noskrēt? 20 minūtes pēc apstās. Tad esam skrēt. Cik tu ar iPhone kaut kāda, nav tev iPhone kaut kāda aplikācija, kur cik tev pabrauc, tur 3 km apstājies, ne? Labi. Ar to arī mēs šovakar beidzam.